Nevelti vasaras mēnešus dēvē par atvaļinājumu laiku. Tas ir pats krāsainākais un iecienītākais laiks atpūtai. Neaizmirstam atvaļinājumu jums palīdzēs norganizēt Ozolciems tūre. Ja jau atvaļinājumi, tad, protams, ir jādodas ceļot, atpūsties. Ja, un tātad šīs atpūtas iespējas mums ir dažādas. Tātad ir autobusu tūres un lidmašīna. Ja, šie ceļojumi ar lidmašīnu vasaras sezonā, tātad tā ir Grieķija, Spānija, Tunisija, Turcija, tāpat arī Kipra un arī uz Maljorku. Ceļojuma laikā tātad jums ir iespēja gan, teiksim, ja cilvēks dodas pirmo reizi, ja, tātad ir iespēja iepazīt citu valsts kultūru. Ceļojumā jums ir piedāvāts arī šī ekskursijas programma. Ja. Ceļojums Maigā Melnkalnes jūra, kur būs iespēja apmeklēt Kotoru. Tā ir pilsēta Dienvidu Eiropas lielākajā fjorda krastā. Mēs vienā brauciena laikā iepazīstam gan Albāniju, gan Bosniju Hercegovinu, gan arī Horvātiju un arī, protams, pašu Melnkalni. Es domāju, būtu vērts jums aizbraukt un apskatīties. Melnās jūras pērles ceļojuma laikā jums būs iespēja iepazīt Rumāniju. Ceļu sākumā apmeklēsiet vienu no Ungārijas vīna reģioniem Tokaju, kur būs iespēja degustēt vīnus. Par Rumāniju ir tā, ka tiešām mēs apskatāmies gan Transilvāniju, gan Drakulas pili. Arī ir šī izbraukuma ekskursija uz Bulgāriju. Ja, tātad brauciena laikā mums ir arī iepazīstam vietējo virtuvi, kultūru. Ja, tātad līdz ar to ar autobusu arī ir lielāks šis ekskursiju piedāvājuma klāsts. Ozolciems tūre 28. jūlijā aicina ceļojumā. Iespaidīgā uguņošana pie Reinas ūdens krituma. Vērot to tik krāšņā apgaismojamā ir iespējams tikai reizi gadā. Ozolciems tūre informē, ka jau sāks pārdošana izvēlētajiem galamērķiem ziemas mēnešos ar atlaidi, kura tiek piemērota kā agrā rezervācija. Mēs piedāvājam Tenerifi, Ēģipti, tas tāds iecienīts galamērķis ziemas mēnešos, un kas vēlās tādu sportiskāku atpūtu, tātad šīs slēpošana, jā, slēpes, un tā ir savukārt Itālija un Austrija. Ozolciems tūre kolektīvs ar prieku palīdzēs iegādāties biļetes un nokārtot vīzas uz jebkuru pasaules valsti, lai jūs varētu pilnvērtīgi pavadīt atvaļinājumu.